Šodien raidījumā dūsimies uz Turku pogastu pie Zoļu sīvas Kristīnis. Nūskaidrosim, kādas santāvu gudrības mēs esam aizmirsuši un kādas dzīvnīciskos bogotības sliepjās mūsu pļavos. Īpazīsimies ar pircīšanas rituālim, nūskaidrosim, kas ir dūlas un ar ko jos nūsadarbojās. Pūri, meži. Oi, labi, ka izgoju pļavā. Šodien esmu pie Kristīnis. Cerams, ka jai man palīdzēs tik golā ar to visu lārumu. Stosta, ka tautā esot daudz visādu gudrību, ka nav vajag vispār apmeklēt nekādus ārstus un aptīkas. Vajag tik iziet zaļā pļavā, ko īraugt, to apēti prīcotīs. Bet es neesmu pārliecināts, ka tas viss var man palīdzēt. Cerams, ka man Kristīna apstostīs, ko vajag. Man ir vesels lokstu pušķis. Es apmēram zinu nosaukumus, bet man nav nekādas mazākās sajāgas, ko ar jums darīt tālāk. Ko varētu es sev pats palīdzēt ar šim visam pučeišiem, ko es salasēju pie to pļavu. Patīsībā viss ir ļoti vienkārši. Visas zolētis var iedalīt divos grupos – indīgajos un lobojos. Piemēram, gundagu. Tautā sauc arī par seurini. Labāk nalītot, bet uzreiz likt atpakaļ pļavā. Cēriņu zīdi, tāpat kā īvu un hiecinšu zīdi, satur zilskobi. Nelielūs daudzumos, piemēram, salasot zīdeņus un aplējot ar boltveinu, sanāk ļoti labs losiens sejas odas kūpšanai. Kumeļpādam ir mozas spējdīgas zaļas lapeņas. Tos aug mežūs un krevmūs. Gudrs sīvis tos aplēj ar šņabi un dūt savim vērim, lai tī tiktu vaļā no dzeršanas. Valda uzskats, ka strutene ir indīga, bet Kristīna uzsver, lai nūsaindātos vajag apēst 3 lielus krevmus, bet apādot pa vīnai lapeņai dīnā, tos ārsnīciskos īpašības tēra žulcakmeņus un uzlaboja oknu darbību. Pie lobojam zoleitem pīskaitamas teju visos parkos augūšos pūdzeņas, jeb mārpuķeitis. Tos ir vislabākos zolis pret klepu. Tis pats ir arī ar pīnenem. Zīdlapeņas droši var ēst un pīvīnot salātos. 2 nedēļu laikā organismā normalizēsīs holesterīna līmenis. Visur augūšos ceļmalopus ir labi zināmas klepus zolis. Bet vai jūs zināt, kā prudens pusi salasūt ceļmalopu siekliņas, i tos aplējot ar madu, īdarbība būs 100 reižu labāka par jebkuru enerģijas dzērīnu. Vīna karūteita dīnā nodrošinās mundrumu visas dīnas garumā. Man tā kā tagad būtu viss skaidrs ar tam kaudzētiem, ko es esmu salasējis. Man vēl es tev 2 īdūšu tāpat viņa leidze vēl, pie tās kaudzētas stovējās. Šitos te, kuras tev tu tur bija salasējis pļavas bitene, Mūsu pusē jūs sauc par unčapautiem, par to, ka izplaukstoties bumbiņš tāds smuks spolvains. Tā kā sāk zāpēt zubs sāp pīkdienas vakarā parasti. Jā, vienmēr. Ar randiņš doktori ir pirmūdien. Labākajā gadījumā. Tad pakušļot šito sakneiti zubs pārīt sāpes, jo bitenes saknē iekšā tikai sakneiti, ja? Sakneiti, var jau arī lapiņu vasarā zīmā vairāk sakneiti, jo tur iekšā ir krusnekliņa eļļa. Tā nesmaržā, tas tik uz garš. Vienīgi, ja tu to sakneiti tā pavairāk pakošļos un nūrēs, tas ečēt caurums uz cītas 4 dīnām. Nu, tas ir kā vajag, jā. Jā, bet tas jau nav viss. Nā. Pļavā ir vēl kūkūsi, krevmūs ir visa valda. Mācējusies nāsu nekur. Kādu laiku atpakaļ, tā kā bija jauna un troka, tagad es tikai jauna vairāk. Braukāju pa tirgim, tirgāju zīmes pučas, vasaras pučas, un ko tik bija tirgs, tā klāt, viņi pa laikam daīt, koda babēti, tur pastosta, vot par šitu, vot par lokstu, koču tur pastosta, par tū, koču pastosta. Nu, es atbraucu satojos prūmē. Nu, tā es to visu salasījus, jūs paši atdara. Tas sanāk no visādām babētiem. Tā, nu, jūs vienkārši tirgu, man jau likās, ka visiem šito ir, ka uz tirga daīt klāt, un ko stāsta, izrāda, nā, to es tikai pēc tam sapratu. Tad nav tā, ka tev kāda vecmāte tev visu ir atstājis? Nē, es laikam poša laba rogona. Turkūs tu esi vienīgā tāda, kas jāmās arī tam visam Nu, šī tik skaļi vienīgā, da. Tik skaļi vienīgā. Katrā dzeronā un katrā sētā ir babēte, kas losa čajus un ik pa laikam savējiem īdot. Tik nejai skaļi stāsta, ko jai dara,
Nie īpaši stāsta, ka jai tur kaut ko dara. Ja pastāsta saviem, nodot uz to stāstu tālāk, un tā tas pa lelam arī notiek. Vēl ar kaiminietes sasamainās savā starpā, pasadolās, un man jau līkās, ka mūsu pusē paldies Dievam, gan īte, gan dziļāk iekšā Latgolā, ir tī cilvēki. Jūs zināt, tas doktors tomēr ir kilometri 20, 30. Nu, tādā gadījumā nevajag 30, vēl tālāk. Man paldies Dievam jau sen nav vajag. Es pat nācu, kad pēdējo reizi tur biju, vispār atceros. Pēdējo reizi bija 11 gadu atpakaļ, tā kā meita dzima. Atceros. Tad tu sauc sevi par Zoļasīvu, vai tas ir skaļi teikt? Man likās jūtīgs tas nosaukums, teikšu to, ko ir. Bet drēžāk man tas ir dzīvesveids. Dzīvot šita, ēst to, kas aug tev apkārt, pažēt un samanēt tamā brīdī, kad ko tev to vajag un daudz ko tev to vajag. Un vai tas ir nolīkams zem tāda vienkārša nosaukuma, ka tikai zālētis, es nezinu, jo tur iekšā skotīs, mēs tagad sēžam pļopajam. Smuka vājiņa aiz muguras, zaļa pļava riņķī. Tu zini, ko mēs vēl tagad daram? Elpojam. Jā. Svaigu gaisu. Labāk, muļķības. Svaigu gaisu var elpot citā vītā toža. Ir tāda līta, ka pavasaris viss zīd. Es dzirdēju par tiem brēdumiem, ko zīd patekšņiem. Jā. Lidoja apkārt. Jā. Un ko mēs izdarām? Ielpējam jūs iekšā. Un mēs jau esam uzņēmuši spēku nākušajai zīmē. Tātad tev pat par Zoļasīvu nav jābūt, lai sārstātu sevi. Gribējuši tamā kromā ībos dagunu paūštīt. Nu tad jūsti. Nu šutā man vēmīņķīt, nu tad ar leikumu šuka tev nav vajag. To, ka tu mums atada pašu Zoļasīvu būsi. Nu jā. Tad varētu sacīt, ka tas ir dzīvesveids tev. Jā, tas ir dzīvesveids. Un to tu dzīvoji saskaņā ar dabu? Un jo vairāk es ita dzīvoju, man mazo gribīs uz pilsētu. Esam cīmūs pie pirtnīka Edgara un dūlis Veronikas. Veronika Latgalē ir zinama arī kā koza fotogrāfe. Pēc bērniņa pīdzimšanas jai nūlēma smeltīs sentāvu gudrības, lai varētu palīdzēt tūpūšajam māmiņam, kā arī jaunajiem vecākiem pirmajos bērniņa pīdzimšanas mēnešos. Tagad jums ir uzdevums pagatavot tējas novārījumu no zālītēm, kuras ir lasītas gan rudenī, gan arī šis tas ir tagad. Un jūs tagad klusiņām nostāsieties pie šī katliņa un liksiet pa vienam zāriņam, pa vienai lapiņai, jāliek ar ļoti pozitīvām domām, ar kaut kādiem vēlējumiem. Kas ir dūla? Tu esi dūla vai tas kaut kāds profesijas apzīmējums ir? Dūla, tas ir profesijas apzīmējums. Bet, ja mēs skatāmies no tāda valsts viedokļa, tad profesiju klasifikatorā dūles vēl nav pagaidām. Tāpēc, ka Latvijā viņai ir apmēram 7-8 gadus, un, lai kļūtu par dūlu, ir jāaiziet speciāla apmācība, un tās sievietes, kas ir izmācījušās tikai 1 vai 2 gadus, tās skaitās dūles apmācībā, un, ja pabeidz pilnu apmācību, tad jau var saukties par dūlu. Es pati pagaidām esmu dūla apmācībā, jo manas mācības vēl nav noslēgušās, taču tas tik un tā jau ļauj praktizēt, un es to arī daru. Visas tās lietas, ko mums mācīja saistībā ar sievieti grūtniecības laikā, ar atbalstu viņai dzemdību laikā un arī ar dažādām pēcdzemdību procedūrām, ar dažādām pēcdzemdību vizītēm un sarunām. Tas viss tā kā ietilpst šajā profesijā, nodarbošanās. Nu, ja mēs skatāmies no tāda ļoti piezemēta viedokļa, jo dūlu jau var arī skatīt un traktēt no tāda mazliet ezotēriski garīga viedokļa. Man patīk uzskatīt, ka dūla ir kā sargeņgelis, kura rūpējas par sievieti viņas svarīgākajā dzīves periodā, grūtniecības laikā, kad viņa gaida bērniņu, dzemdībās, kad bērniņš piedzimst, un pēc dzemdībām, kad viņa pirmo reizi jau sastopas ar tām svarīgākajām lietām, kā kopt bērniņu, kā atkopties pēc tāda 9 mēnešus ilga notikuma, kā bērniņa iznēsāšanas. Te nav gadījumā te paša tautā saukto vecmote?
Tas ir kas ir piertī reizē ar bērniem un ar grautnīci un visu palīdzējumu. Tas ir ļoti vērtīgs un ļoti labs jautājums, jo šeit tiešām vajag izskaidrot, ar ko viņas atšķiras. Vecmātei ir medicīniska izglītība. Viņa studē, mācās medicīnas koledža vai kāda augstskola. Viņa iet praksē dzemdību namos. Dūle savukārt viņai apmācības neietver nekādu medicīnisko izglītību, un viņa nesniedz nec kaut kādas diagnozes, tā kā, kas ar mani notiek, un pasaki, kas tas ir. Jā, dūle to nedara. Viņa visdrīzāk aicina doties pie ārsta, pie ginekologa, lai viņam prasa. Un arī dūle līdz ar to nesniedz rekomendācijas, kā ar to tikt galā. Viņa nevar ieteikt un uzņemties šo atbildību. Vecmāte rūpēs par mammas veselību un bērniņa veselību dzemdību laikā, bet dūle rūpējas par mammas emocionālo stāvokli, par to, lai viņai viss būtu labi un arī viss tiktu iedots, gan tāds kā sadzīvis, tur varbūt padzerties, varbūt uzlikt vēsu drāniņu uz pieres. Dūla, tam ir varbūt kaut kāds tāds precīzs raksturojums, tā kā izskaidrojums, par ko nav skuja vai lopa, vai vēl kaut kas tāds, vai, piemēram, tur tekle. Piemēram. Dūle, šis vārds ir cēlies no sengrieķu valodas. Senajā Grieķijā dūles dēvēja par burtiski kalponēm. Tad dūla nabēja latvīšu omats. Tas ir īgojas no citam tautam. Manuprāt, dūla ir kaut kas tāds, kas bija senāk mūsu senčiem. Nereti mēs savā kultūrā esam kaut ko nozaudējuši, un pēc tam tas atnāk pavisam no citas valsts, un mums liekas, ka pie mums tas nav bijis. Pirmajā vannītē, kur peldina mazulīti, parasti liek tādas ļoti nozīmīgas lietiņas. Zaļais diedziņš, tā ir veselība un dzīvība. Savukārt sarkanais diedziņš, tā ir mīlestība. Sudrablietiņa, tā mums ir gudrība, un par gudrību parasti atbild tētis. Tāpēc viņam būs jārūpējas par to, lai meitiņa aug gudra. Kadiķa zariņš, tas ir visspēcīgākais aizsargs pret ļaunu aci, pret svešu cilvēku domām, kuras viņi varbūt neapzināti novēl maziem bērniem, kuri parasti tādā vecumā ir neaizsargāti. Un visu šo pavada spēka zīmes, dabas spēks, kas ir šobrīd. Mums ir jūnijas, zied pīpenes, un to visu mēs liksim ūdentiņā, lai tādā veidā spēcinātu ūdeni, lai caur ūdeni mazā grietiņa saņemtu visu lielāko spēku. Gāju trešo dienu, ieraug zelta ozoliņu. Ieraug zelta ozoliņa, pie tā zelta ozoliņa, sidrabiņa upē tek, tās upītes malī. Tagad masēju muguriņu dažādās vietiņās. Un tās kustības ir tādas, tā kā maigas, drusciņu uzspiedošas, un katram bērņam ir savādāk. Citiem uzreiz parādās, citiem vajag ilgāk, un ir labi, ja mazulītis var to paciest, un tad var arī sagaidīt pēc kāda laika sariņus. Šodien mazam bērnam, varētu teikt, dzina laukā sorus, tad var sacīt,
te ir taisnība vai nav taisnība. Jo es kaut kad sen atpakaļ lasīju vienu rakstu, ka te ir tikai tāda sen aizmirsta gudrība, kas ir izdomāta cilvēku un ka nemaz tas nav vajadzīgs. Jo es zinu, no mammas stāstīja to, ka man nekādas arī nav dzēti. Vai man varbūt to vajag tagad izdarīt? Varbūt man arī var ar pīnu īmasēt. Un mums tur visa te nelabo enerģija manī stāv iekšā. Mums daļ to es tāds pilnīgs esmu. Nu, varbūt. Par sāriem ir tā, ka man arī viņi nav dzīti. Un nav jau tā, ka tagad varētu ņemt un salīdzināt, vai es būtu savādāka, ja man viņi būtu izdzīti. Ir uzskats, ka tie ir dziedzeri, kuri lūk ir tādā izskatā. Kādam viņi var būt pelēcīgi, kādam melni, kādam īsāki, garāki. Un, protams, ir arī bērniņi, kuriem viņu nav. Varbūt viņi kaut kā dabiski ir organismā izsūkušies, izplūduši. Kādam viņi vēl var iziet gadu vecumā, ir pat, es zinu, vecmātes, kas 4 gadu vecam bērniņam viņus ir izdzinusi. Tu var sacīt, ka nav jāgas mani smērēt ar pīnu un likt uz lovas, nekas tur neaizies. Ja? Tev nekas neizies, tīri tāds kā taustāms, bet noteikti kā procedūra tā varētu būt patīkami, tīpaši siltumā. Tev rados kaut kāds aicinājums tam visam? Par ko tāda izvēle pēkšņi? Es biju fotogrāfe un izdomāju būt dūla. Es biju fotogrāfe, es vēl arī fotografēju. Un tas ir tāds pārējais posms, tas ir tāds kā aicinājums priekš sevis pirmām kārtām visu saprast un arī sniegt pārējām sievietēm tās labās lietas, kuras es zinu, kuras pie manis atnāk. Gatavojoties ar vīru bērniņam, es sapratu, ka es pat nezinu, kā tas ir būt stāvoklī, gaidīt bērniņu un vēl jo vairāk, kā tas ir dzemdēt un kāpēc tad ir sievietes vairākums, kuras nav apmierinātas ar savām dzemdībām, kas pie tā noved. Mūsu senčiem bija pat vesela kultūra, kā sievieti sagatavot dzemdībām. Citas dzimtas sievietes, mamma, vecmamma, tante, kad viņas nodeva topošajai meitenītei, kura nobriest, kļūt par māti, nodot šīs zināšanas, kā būt par māti, kā sevī radīt mātešķumu, kā rūpēties par bērnu, kā radīt bērnu, kas turpinās dzimtu, kas turpinās vīra dzimtu, kā to izdarīt pilnvērtīgi. Saprotu arī to, ka tas viss varētu būt arī nesaistīts ar kristītību. Tad tu varētu teikt, es tāda tā kā pagānisma piekritēja. Tas vārds pagānisms, viņš mūsdienās ir atnācis un viņu lieto drusci nepareizā nozīmē. Jo senāk par pagāniem sauca tieši tos cilvēkus, kuri pieņēma kaut kādu reliģiju, kristietību, katolicismu, pareizticību. Tas periods, par kuru es runāju, tas tā baltu tautu kultūra, slāvu, vēdiskā kultūra, tas ir periods, kurš tiek datēts vairāk kā 100 000, pat miljonu gadu sens, bet kristietība, kā mēs zinām, ir 2000 gadi, un tad sanāk, ka tie cilvēki, kas jau bija ar savām tautas tradīcijām no paudzes paudzē nodotām, viņi sāka dēvēt tos, kuri pārgāja jaunā, teiksim, sveštautiešu, citautiešu ticībā, sāka dēvēt par pagāniem. Un tā ir sanācis, ka ir cilvēki, kuriem ir izdevīgi sagrozīt visus šos jēdzienus, ir izdevīgi sagrozīt vēsturi. Tu pārzini, kas notiek tev apkārt, kas notiek tavā pļavā, kas notiek tavā mežā, un tu to visu spēj izmantot. Kā tev tas ir? Kur tu to esi izzinājis? Manuprāt, tu tā drusci pārāk skaļi to visu apgalvoji, jo es negribu sev vēl piesaistīt nekādas dziednieciskās prasmes, tādēļ, lai nemaldinātu cilvēkus, jo katrs var sevi atklāt spēku, katrs var sadzirdēt, un katram ir iespēja attīstīt gan gaišredzību, gan gaišdzirdību. Es pati esmu uz šī ceļa. Es tavas domas nespēju nolasīt. Žēl. un daba arī neatveras ikvienam, un es uzskatu, ka man viņa arī vēl nav pilnībā atvērusies.
laukā ir 21. gadsimts, un visi tagad mozgojās pa vannam, pa dušam, un dēļ kam tad tagad cilvēkiem vajag pirti? Nu, es domāju, ka nav jau tā, ka visi pa dušam mozgojās. Ir daži indivīdi, kuri ir sapratuši, ka pirteņa ir daudz labāka nekā duša vai vanna, ja? Un tos senos tradīcijas, ko nes sevī pierts, ir jos dzēvis palikuši, ja? Un pamazam tie visi piršu līta atsejaunējās un pazaplašanējās, ja? Jo tie pats pazaskaties, pats braucot kaut kur pa laukiem, ja? Visur, kur ir atjaunoties kaut kādas mojeņas lauku, ja? Visur klot piebūvēt ar piertiņu, ja? Un tie pirts lītis ir ļoti plašīt tādā popularitātī, ja, un nepavēlti arī pirtnieku skūlis ir vairākas jau Latvijas sazaradušas, kuros veidojot tādus kā profesionālus pirtniekus, ja, un es domāju, ka tam ir liela nokūtne, ja. Par kūtis tā ir, ir milzīgs vesels klosts ar visādiem labumiem. Pirmkārt, ar visiem dabas pamatelementiem mēs saskaramies ar ēteru, ar uguni, ar gaisu, ar ūdeni, ar zemi, visus tos līdzes, visus tos enerģijas mēs dabojam iekšā pierts procesā, jā, kūdūt dabas lūteņus, katrs kūks nes savu enerģiju, un katram kūkam ir savs dzīvinošīs spēks, ja mēs jūs pareizi izmantojam, tad ir kolosāla līta. Bet varētu sacīt, ka tas viss jau ir pie tevis. Vai tam cilvēkam, kuram pie tās galvenās sātas ir uzceltā pierts, vai nav to, ka gadījumā tas ir to, lai sasauktu pikdienas vakarā draugus un padzert olu? Man liekas, ka tajā brīdī cilvēkam var pazaut tie galveno pierts dūma, dēļ ko tie pierts ir domāti. Acīm redzot jau, ka katram cilvēkam ir sava kaut kāda saprašana par to visu. Pareizi tu saki, ka dažiem ir varbūt mūdis līta, kompānija pasēdēt un tā toļāk, bet tas ir labs sokums, ka pierts ir, tas nozīmē, ka ļoti labi, tas nozīmē, ka cilvēks varbūt godu 5-10 dzer solu, jā, pēc 10 gadiem es saprastu, ka ne tikai olu var dzert piertī, bet arī kortīgi izapiertēt un kortīgi atgūt veselību, jā, gan sev, gan savai ģimeņai, gan visiem cilvēkiem, apkārtējiem, draugiem, rodim un tā toļāk, jā, un te ir vesela dzīvniece, jā, nepavēlti senos laikos pierts bija, teiksim, gan mūsu izpratnī slimnēce, kur cilvēkus veseļoja, izveseļoja, jā, un par piemēru, bija garos pierts tādas veseļošanas kūris, ja, kur viss trokoko slimību dabūja orā no to cilvēka ķermeņa. Ja. Piertējās, nenoticās, it kā piertējās līdz pat 4 dīnom, ja, pa 12 stundam no vītas, ja, noteiktā temperatūrā, laba gudra piertnieka pavadībā, ja, un pēc 4 dīnom pacēļu orā no tādam smagam slimībam, kā šodienas medicīna netiek ar to pat galā. Ja. Tāda brēnumi notika, ja. Un kā ir ar tevi, tu pats esi to visu izzinājis un tu arī spējīgs tagad to izdarīt? Ja es atbraucu pie tevis cīmos ar kādu vaini, vai tu vari to izārstēt arī? Es nesaku, ka es esmu visvaris, ja, ka visas vainas var izārstēt, bet ja tu, teiksim, sarunā ar mani, es saprotu, ka tu esi noskaņots, teiksim, paklausēt manam padomam un teiksim, uzaticēt manai pieres procedūras vadībai, ja? Es domāju, ka mēs daudz visādas lietas varam sakortēt. Ja? Tu to viss kaut kur mocījis? Vai tas tev kaut kur atgājis no skaidram debesim un tu esi par to pārliecināts, ka tu dari pareizi un nav citu versiju? Es esmu pārliecināts par to, ka versiju ir milzīgi daudz, ja? Un cik ir, pirmkārt, cik ir pierteņu, tik arī pierts raksturu, nav vienētu pierti variantu. Ja, ka tu īsi, teiksim, munā piertī bijis tāja, tī aizīs pie kaimiņa bijis tāja, trešo tā toļāk. Te pierti nav standartizēti. Ja ir pīpildēti ar daudz visādiem elementiem, kuri katrs atstoja savu izpaidu, ja, un tas rezultāts ir labāks vai sliktāks. Ja. Par to skološanos, ir tā, ka es jau 6 gadus tagad jau aktīvi piertēju, jā, un pirms tam jau no bērnu dīnam šodien tad goju piertī, tad bija dzīvīgi visādi pūsmi, kad es tā sakot, bez kaut kādas saprašanas un priekšzināšanām pierti apmeklēju, jā, bet
Tad soku mocētīs pie zinošiem cilvēkiem, jā, šādus tādus seminārus apmeklēju un bišķi man, teiksim, ļoti laba saskara bija ar maniem draugiem, kuri mani skoloja, kuri profesionāli pietnieki, var teikt, beiguši Ziedoņa Kārkliņa skolu. Un es esmu bijis, mēs ar sīviņu arī bijām Kijevā uz lielu veidiskās, teiksim, Senkrievu veidiskās pirts skolu, jā. Un tepat arī bija tāds Ivans Bajarincovs, Krīvei ļoti populārs pirtnieks, atbraucis ar savu skolu pasniedze, kuru mēs arī apguvām, izguvām. Tā katrs tādas informācijas ir izveidojis kaut kāds pirtnīka raksturs. Pirtnīkam tāpat kā cilvēkam ir savs raksturs, katrs, teiksim, to visu informāciju, ko viņš ir iegūjis, apkopojis, to, ko viņš var ielikt procedūrā, kā savu dvieselisku pienesumu, viss tas veidojās, un tad, kaut kāds rezultāts varētu. Katram vismaz reizi būtu zinošu pirtnieku pavadībā, jāaiziet pirts rituāls. Jāīsaklausās dabā. 1000 gadu to ir darējuši mūsu senči. Visas zāles ir atrodamas mums apkārt, nav napīcīšama farmācijas īsajaukšanos. Pļavas zālētis ārstei, atšķirībā no tabletēm, kuras ārstei vīnu, bet tai pašā laikā spēja sagandēt citu.